3000 ieliku tirgoties, kad 5 vēlētāji bija, aizvedu uz vienu servisu, nu jā, tur apakš jāapstrādā, es saku, bet es jau to teicu, ka apakš jāapstrādā, un tā cena vienkārši nekāda. Un es ieliku 700-600, un man tur saka, man pilnā apstrāda 3000. Es saku, nu, labi, tev pa 10 nostājās mašīna, nu, nesanāk 10, bet ko? Viņš tur, nē, es saku, bet es, ja tu, nu, viņš tur baigi grib, viņš tur 48 esot norestaurējis apakšu, viņam tik skaisti uztaisījuši, tur čalis, tas, kas servisā skatījās, tāds jauns puika. Un, es saku, davai, nu, labi, es tev tur nolaidīšu kaut kādu naudiņu. Tad laidi, cik tu gribi. Tad nevienu tas neinteresē, visi grib tikai palaizīties. Viņš līdz 10 vakarā viņā sēdēja. Nu, nopietni, nē, es jau neko nenosaku. Nu, zin kā, viņš varbūt patiešām gribēja viņu nopirkt un domāja, ka pacels pa 7000 mašīnu augšā, un ka viņa būs pilnīgi jauna. Bet, nu, ar viņu var aizbraukt uz apskatu un iziet apskatu. Bet loģiski, ka tur ir kaut kas jādara. Bet, nu, kāpēc viss, kas man zvana? Es pasaku, apakša ir jānojauc, jānosmilšo. Jānokrāso, jāapstrādā. O, kāpēc tu pats to nedari? Nu, un pēc tam, ko es viņu pa 10, 11 pārdošu, nu taču nepārdošu nekam, nevienam viņa nav vajadzīga. Priekšpiedziņa, bomžu paka. Nu, nevienam viņa nav vajadzīga, loģiski. Nu, tikai tādiem muļķīšiem kā es, bet tādi muļķīši kā es, nu, kādam ir nauda, kādam nav naudas, bet, nu, visi viņi grib stīgā šeit Latvijā. Bet īstenībā tāpēc arī... Stīgā ir... Zini, kas ir, bet tāpēc arī Latvijā īstenībā var nopirkt vecas kaut kādas pusretro mašīnas, var nopirkt pa ļoti labām cenām, tāpēc, ka viņus nevar pārdot. Tu zini, kurš pārdeva tikko uzdāvināja mašīnu savējo cilvēkam, kurš, nu, jā, viņš jau pats pasaka priekšā, viņam tur 2 rulsiņas, bet loģiski, tā mašīna ir perfekta, bet viņai būs tur, gan jau vēl var kādu burbulīti atrast, vēl kaut ko. Bet loģiski mašīna, viņš teica 5 gadu atpakaļ restaurēta, nu viņa nav 5 gadu atpakaļ restaurēta, viņa restaurēta bija 8 gadu atpakaļ. Un tieši, nu tas nav nemaz tik slikti, ka tikai tagad izlīduši tā rūsa, tas jau, nu, rūsiņa dažās vietās. Bet tā, nu, te reāli tirgus nav, te nav tirgus. Un tāpēc var arī daudz ko nopirkt, un pats es esmu nopircis daudz ko, jo te nevar pārdot neko no retro, ko tu esi ielicis iekšā, tad nekad mūžā nedabūs apakaļ. Tāpēc tā, vai ja kāds grib 3000 zem 7 var atdot. Nekāda problēma. Bet jāapstrādā būs apakš.